Gribēju nosvinēt savu 50 gadu jubileju un kategoriski negribēju viņu nosvinēt pirtī ar veselu baru piedzērušos draugu. Gribēju svinēt kalnos, ko es vienreiz jau esmu darījis, staigājis pa kalniem solo. Diemžēl ziemā to ziemeļu puslodē diezgan grūti izdarīt, tādēļ izvēlējos Andus. Un kā atklājās, šis ceļojums ir nevis vienkārši brīnišķīgs un sirdī paliekošs, bet viņš ir arī pietiekoši ekonomiski pamatots. Es esmu ieguvis daudz vairāk dāvanu sev nekā palikdams uz vietas. Tā bija tā kā dāvana pašam sev, ceļojums pašam pie sevis. Man jau būs labi, es izturēšu. Es par to domāju kādu pusgadu, kamēr beidzot vienkārši nopirku biļeti, un tad vairs atpakaļ ceļu nebija. Anda iespējams ir varenākā dabas būve, kāda eksistē pasaulē. Ne augstuma ziņā, bet tā ir lielākā kalnu grēda pasaulē, kas iet no Ziemeļamerikas pašiem ziemeļiem līdz Dienvidpolam. Ziemeļos es visu zinu, vismaz man pašam tā liekas. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Ceļojot vienatnē, tev jāpaļaujās tikai pašam uz sevi. Argentīnā praktiski cilvēki nerunā angliski. Viņi runā tikai spāniski, pie kam tādā īpašā Argentīnas spāņu valodā. Pat ceļām nejauši satikts cilvēks no Francijas. Viņš man teica tā, te Argentīnā viss ir buena onda. Nu, tas nozīmē apmēram viss ir ok. Un ja tu ej ar tādu domu, tad tev tiešām mākoņi tavā priekšā pašķirās. Cilvēki, ko tu satiec, tev piepalīdz, iedod ūdeni padzerties, ja gadījumā tajā vietā ūdens nav, paņem tevi uz hitchhikingu, ja, teiksim, aizved līdz nākošajam ciematam. Un tad, kad to buena onda sevī tā dabū, nu, tad tiešām tas ir brīnišķīgs ceļojums. Ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es gāju tur pilnīgi atvērts, backpacker stilā, ne uz kādām ērtībām nepretendēju, un viss, kas nāca klāt pie tā minimuma, ko es sev biju tā kā ieprogrammējis, tas viss bija tāds wow. Nu, piemēram, kalnu grēdu vidū tu atrodi tur refuģu, kurš ir militārais refuģis, kur dzīvo 3 cilvēki, kaut kādi zaldātiņi, netālu no Čīles robežas. Un tad viņi tev uzaicina palikt, un tad sabojājās laiks, pēkšņi sajāja ap 100 argentīniešu zirgos, sāk dejot, dziedāt, tautas tērpos, nāži aiz mugurām, un visus cienā ar asado un visu ko, kas viņiem tur ir līdzi. Nu, vienkārši fantastiski. La risa de mi muchacho, si a la canción en el viento, ¿cómo voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar, un frío blanco me acecha, siento en mi pecho un dolor que me hiere como flecha. Tas ir tā kā papildus, tāds tā kā pārsteigums, tā kā bonus par to, ko tu dienām esi viens pats gājis, nevienu nesastopot. Ábrete sentimiento,
man bija tā apnikusi auzu pārslu biesputra, ka es atradu tomēr ēdamu augu. To es konstatēju pēc tā, ka viņu gar takas malām viņus visus bija apgrauzuši zirgi. Tā mana doma bija tāda, ka zirgs ir pilnīgi jauns dzīvnieks Amerikā. Viņš noteikti nav adaptējies pie indēm, un ja viņš šo te augu ēd, tad tas ir ēdams. Uzvārīju brīnišķīgu dārzeņu sautējumu vakarā. Tas bija manas dzimšanas dienas vakariņas. Un vakarā izklīda mākoņi, kā ar burvju noiņas mājienu, un vienkārši pašķīrās, atklājās fantastisks saulriets, un es telefonā biju sataupījis nedaudz bateriju, uzliku skaistu andu flautas mūziku un vienkārši baudīju. Šī bija laikam tāda no sajūtu viedokļa tāda visiespaidīgākā diena. Oh, grandioso sol en el cielo. Oh, grandioso sol en el cielo. Me ilumina, me ilumina, me ilumina. Me ilumina. Tā, nu beidzot es galā. Jāsaka, šodien laikam kaut kā vēl grūtāk nekā iepriekšējo virsotņu ņemt bija. Kaut gan Somija mazāk un tā laikam iestājies ienogurums nedaudz. Šī ir Argentīnas un Čīles robeža. Tieši šī te korīte. Redz, kur kalns ar fantastisku ledāju. Tas vēl laikam ir Argentīnā. Un šī te jau ir Čīle. Ar fantastiski skaistiem kalniem. Grūti pat pateikt, kur ir skaistāk. Cik es saprotu, tad Argentīnas pusē nedaudz vairāk tā zaļuma nekā šeit kalnos Čīles pusē. Redz, kur iet pati robeža pa kalna kori. Un tur. Tas ir viens fantastisks kalns, fantastisks. Viņš izskatās no visām pusēm, jau man izdejot šorīt no rīta, viņš man priecēja. Skaisti. Nu tad no šejienes sākas mans ceļš uz mājām. Šodien ir mana dzimšanas diena, man ir iestājies 50 gadus. Vecums tāds nopietns, apaļākais vecums, kāds cilvēkam ir, jo tādu 100 gadu vecumu jau droši vien, ka īsti cilvēks neapjēdz, kad svin. Īsti nesaprot, kas tie tādi sanākuši pie viņa. Izēd visu virtuvi. Un 50 gadus nosvinēt ar solo uzkāpšanu divreiz šādās te augstumos. Tas nav nekāds rekords, bet man tas ir sasniegums, kā kuru cilvēkam, kuru zemē augstākais kalns ir 314 metri. Šajā te pasākumā es iepazinos ar vienu franču čali, un tad tālāk mēs jau 2 dienas nogājām divatā. Izrādījās, ka viņš strādā fermā Argentīnā. Un šī ferma ir organic farming. Tātad viss auga pilnīgi dabiski, nekādas ķimikālijas, nekas. Cik izaug, tik izaug. Man tas likās tik forši, ka es viņu pierunāju mani paņemt līdzi uz fermu. Es biju ietaupījis kā reiz 2 dienas, un šīs 2 dienas bija ļoti interesanti mēģināt izbaudīt šo te vienkāršu argentīniešu dzīves stilu. Un šai fermā izrādās strādāja kādi 8 ārzemnieki. Cilvēki, baņķieri no Monreālas, Lafayette galerijas galvenā juriste,
Un līdzīgi cilvēki no Holandes, no Francijas, no Spānijas, no Andoras. Starp 25 un 30 gadiem viņi vienkārši gribēja mācīties, kas ir maize un kā viņu patiesībā iegūst. Nu, un tad bija jauki, tad mēs labojām ābolu kastes, lasījām ābolus, cepām maizi, ēdām ar visu ģimeni vakariņas kopā zem milzīga riekstkoka un baudījām dzīvi. Es pat cik arī nodarbojos ar lauksaimniecību, tad es mēģināju uzvedināt uz sarunām, nu kā tad viņš mēģina tur intensificēt šo savu saimniecību. Bet es konstatēju, ka tas nav mērķis, viņiem nav mērķis nopelnīt. Viņiem ir mērķis dzīvot. Dzīvot tādu mierīgu, foršu dzīvi, pastrādāt, nepārpūloties. Nav nekādi normatīvi, ja tur neviens nevienu nekur nedzen. Viņi no rīta sāk strādāt 8, strādā līdz 11, tad viņiem ir atpūta, tad viņiem ir pusdienas visiem kopā ar ģimeni, tad viņiem ir siesta. Un apmēram 5 vakarā viņi atkal atsāk darbu, līdz 8 vakarā savācās pie vīna pudeles un spēlē uz ģitāras, dzied dziesmas. Tā visa sadzīve un visa tā atmosfēra ir tik gaiša un pozitīva, ka, nu, laikam secinājums ir tāds, ka, ja man būtu citur jādzīvo, es izvēlētos Argentīnu.